Nu ko, draugi, ir spēles diena. Rīgas derbijs, ilgi nav bijuši futbola vlogi. Esam ieradušies skonto. Mēs jau dzirdam, kā Ozols bļauj. Pēc 20 minūtēm tikai laiž iekšā. Šodien ir savas jaunās botiņas uzvilkt. Tā kā iesim skatīties, kas tur sanāks. Palikuši mazāk kā 2 stundas. Esmu uz skonto zālien. Rīgas spēlētājs jau redzam, arī treneris. RFS vēl nav. Tā kā, jā, RFS maliņā. Un, protams, ka Rozes dedzina. Laipčēk. Nu ko, mēs esam atradušiem pirmo ekspertu, tas būs Edmunds. Ko šodien sagaida no spēles un ko mēs redzēsim? Es sagaidu, lai Edmundam Novickim izdodas tā kvalitatīvi dokumentēt šo maču tiešraidē. Mums arī pirmspēles intervija, vienmēr ir nevis pirmspēles intervija, pirmspēles studija. Vienmēr neliela mandrāža, jo tāpat to es tiešraides formātā kaut ko nekļūdīties, pateikt nepareizi. Bet labi, tas, kas cilvēks interesē par pašu spēli, man šķiet, ka būs augstvērtīgs futbols. Tas ir uzsvars uz vārdu augstvērtīgs. Man tracina, ka ikdienā Rīga un RFS netiek izaicinātas pietiekama apjomā, pietiekami bieži. Jā, reizi vansina kaut kas, reizi mēnesī kāds tukums izšāvē Daugavpils, bet tas nav katru kārtu. Un man ir bail, ka Rīga RFS, ja netiks tik bieži testētas, tad Eirokausos nebūs tik spēcīgas. Tāpēc ļoti labi, ka viņas badīsies šodien savā starpā, lai spēle ir aktīva, dinamiska, lai nav tukšo periodu, kad kāds tur vienkārši vilcina laiku, guļ zālītē, lēna spēle, pozicionāla, lai normāli apusēji spēle, lai trenējās čaļi. Es vairāk kārt esmu sūdzējis par to, ka sezonas sākums nerod sajūt, ka ir sācies sezona, bet šodien ir koncerts, ir visādi pasākumi. Kāds vērtē to, ja futbolā jau par statnāci skaties spēli un ne mājās? Nu, es pats neesmu koncertu fans futbola spēlēs, bet es esmu fans, ka uz zaļās zāles spēle notiek aprīlī, un tas ir pats svarīgākais. Ja šī spēle notiktu lieliskajā Mežaparka Sports Village, bet ar 200 skatītājiem 3 rindās uz mākslīgā, nu tas nav tas, jā. Skonto stadions un Latvijas futbols un lielās spēles ir pelnījušas tieši šādas. Svarīgākais jautājums, tās neitrālais viedoklis par šīs dienas rezultātu. Ņemot vērā Rīgas kādas neveiksmi, arī RFS visādi iet, bet nu, kāds ir viedoklis, kā beigsies spēle? Zini, kā es tieši tavos vlogos diezgan bieži greizi šāvi, lai gan kopumā man padodas prognozēt, un es neesmu tik slikts, bet tavos vlogos kaut kā vienmēr garām, bet šodien es lieku drusciņu vairāk tomēr uz RFS, drusciņu vairāk. Viņi Skonto stadionu pazīst, viņi zina, kas ir Eirokausu grupu turnīrs, viņiem tas pats sastāvs. Tā kā maza priekšrocība RFS, bet kopumā, protams, ka ļoti līdzīgi, un mēs nevaram zināt, varbūt 2 dažādi puslaiki, varbūt sarkanā kartīte, pendela, tiesaša kļūda, nu pilnīgi viss, kāds tālsatiens traks. Tā kā šie derbi ir tik neparedzami, un tie 6 nečri bet būs under 2 vai kā tev šķiet, cik tā? Vai kā es negribu under 2? Negribās, negribu. Es saku, ka būs 3-1, un es nezinu, kurš uzvar. Nu tad liekam 3-1 RFS uzvara mūsu apusējā kopējā prognoze. Salieku tavu overīti un manu RFS tā kā iniciatīvu, ko es prognozēju. Tā kā tas varētu būt rezultāts. Nu, bet skatīsimies spēlētāju, redzēsim. Iegājām mazliet parunājās ar Rozolu, viņam jāten maliņā steidžs ir tā, lai visi jūt, redz. Dūms ar laiž. Tad jā, viņš teica pirms spēles 4 dziesmas, un pēc tam puslaikā laikam 2 plānojas. Tā kā rītīgi nice. Bet forši, man patīk, kad arī virslīgi arvien vairāk ir tā svētka sajūta. Man ļoti patīk, kad šodien zāliens, lai arī, kā teicu, varbūt nav viņš uz 100%, bet ir tiešām tāda svētku sajūta, tā kā rītīgi nice. Mēs esam Skonto vēl aizvien un noķēram Niku, virslīgas komunikācijas speciālistu. Pastāst, kā vispār ir gatavoties šādām spēlēm un kas tev ir jāizdara, lai šeit būtu forši? Pirmkārt, dzīve ir mainījusies. Man ir gadu gaitā no dzeltenā ir palicis sarkans, tas tā humoram. Plus arī kā pirmais praktiski apmeklētājs šodien esmu Skonto stadionā. Bet virslīgas darbs galvenokārt sastīklos, teiksim tā, cik mūsu iespēja robežās marketingot, dažādas, piemēram, ielikt aptaujas, iemest biļešu linkus, izspēlēt kādus konkursus, kādas biļetes. Tā kā mēs strādājam to, lai virslīga Rīgas derbijas izskan, piemēram, šādā tik nozīmīgā dienā, pēc iespējas vairāk, pēc iespējas plašākai publikai, un ne tikai futbola burbulim, bet lai par Rīgas derbiju dzird ne tikai sporta burbulis, bet pat dzird arī, es nezinu, tanti kaut kur laukos, pie virtuves, kaut kur par radio, tā kā tas ir mūsu uzdevums. Bet cik es dzirdēju arī tieši par derbiju, tur ir papildus aktivitātes, jo tas tomēr ir tāds virslīgas
Kaut kādā mērā tas ir gadu gaitā izdodas par tādu virslīgas brendu kaut kādā mērā, jo derbijs tieši arī simbolizē tādu divu spēcīgāko klubu, arī ko šobrīd parāda turnīra tabula, tādu dueli, un šodienas gadījumā ir vispār izcili. Ja neskaita to, ka kaut kāda moto sezona ir sākusies, tad visādi citādi sporta pasākumu Rīgā nav, labi laikapstākļi, silts laiks, manuprāt, šodien varētu būt arī kāds Rīgas derbija rekords apmeklētības. Es pirms brītiņa, ja godīgi, cepu gaļiņu aiz ādažiem un esmu šeit pat atbrauc. Tā kā mēs tik pa laikam viens otru arī pačakarējam, tad man ir jautājums gan tev pačakarēt, gan vispār tāds reāls jautājums. Kāpēc virslīgas sociālās tīklos netiek šeirot, piemēram, storiju no dalībniekiem, no skatītājiem, kas tago iekšā virslīgi? Kāpēc jūs slinkojat bišķiņi? Tas pat nav slinkošana, mums pagaidām tāda politika, ka primāri, lai mums tas saturs, piemēram, tādā spēles dienā, es pieļauju, ka šodien Rīgas derbijā tur būtu kādi 20-30 storiju. Līdz ar to mums tā politika pagaidām ir, ka mēs lielākoties kaut ko pāršērojam, tas ir mūsu kāds sadarbības partneris, un lielākoties pieturamies pie tāda savējā satura plus kaut ko, kur mēs... Tas nav slinkums, tā ir reāli tāda stratēģija. Tā ir politika. Sāksim no mūsu pagaidām politika, tas var mainīties gadu gaitā. Mēs esam tādā ziņā vienmēr uz to, ka izejam, skatāmies sabiedrības vēlmes. Pagaidām mums tā politika ir, ka mēs strādājam, lai tas saturs arī nav pārāk daudz, ka tu vienkārši jau apmaldies 30 storijos un kaut kur palaid garām aktuālo saturu. Pulkstens ir 5:50 minūtes. Esmu dabūjis padzerties. Un cilvēks laiž iekšā. Cik es runāju šobrīd ar stāfu, ar cilvēkiem, runā, ka varētu būt 6000. Tas ir diezgan crazy. Tāds arī ārā īstenībā pusotru stundu pirms spēles. Es teiktu, diezgan daudz cilvēku, normāli rindiņi. Tad lēnām sāks laist iekšā. Bet es pagaidām. Mēs satikām Brāčiņu, viņš atnāca spēli, bet mēs uzreiz konfrontēsim. Kurš labākais virslīgas vārdsargs? Kur stāv? Tur Puriņš kaut kur vai kurš? Kas tur ir? Nē, kur Raivos. Raivo, ja? Labi, redz, kā tam ir paveicās viņai, ja? Jā. Kā šodien uzvarēs? Rīga. No viena, ja? Es ceru, ka jā. Tu ceri pat? Es ceru, jā. Tu kā čoms tur ir vai tu vienkārši Rīgas fanboys? Man daudz draugi tur ir. Daudz draugi, ja? Šitā tie auto cilvēki saka, ja? Nē. Nē, nopietni. Nē, labi, vispār šodien labs. Tev vispār labs sezonas sākums, vairāk vai mazāk. Vakardien tāds sudiņš ieķērās. Kā vispār pats jūties arī audā un vispār sezonā? Labi jūtos, Jo pirmo reizi jau, kad runāji, tu biji tādas emocijas, cilvēki pat pārmet čels, tikko zaudējis spēli, bet tik priecīgs saka intervijā. Nē, priecīgs, priecīgs, tāpēc, ka jau pats samainīja klubu, aizvadīja diezgan labu debiju jaunā klubā, tāpēc jau nav slikti. Vakardienas gols, jā, labi, bet labāk tādā spēlē, tu izslēdz. Neizslēdzās. Labāk tādā spēlē nekā kaut kādā svarīgā spēlē pret RFS Valmieru, kur mums reāli deg un tur katrs gols ir no svara. Mēs jau visu spēli kontrolējām. Vai tu esi sapratis to ideju, ka tu iespējams konferences līgas spēlē šogad stāv vārtos? Un kā tas, vai tas kaut kur tavs ir galvā vai nav? Es ļoti ceru uz to, un es eju uz to, un es trenējos uz to, un man ir tāds mērķis, un tikai uz priekšu. Kur šeit iesatīs? Es par savējiem, Jojič. Jojič? Pēc savējai? Pēc, vai jūs 3. klasē kopā mācījāties, vai kas? Es nesaprotu. Nē. Tā kā mums šeit ir vlogs. Lasējam. Ejam, tu futbola, Rubī. Kas šeit uzvarēs? Es ceru, ka ne 0-0. Tu ceri, ka ne 0-0? 0-0. Un tad šitais nav pirmais derbijs. Tā kā esam uzaicināti no Rīgas, tad lai šoreiz Rīga uzvar. 7-6 Rīga uzvar. Tāda spēle. Tieši tā. Episks duelis būs. Es īstenībā esmu diezgan pārsteigts, cik daudz spēlētāji, ņemot vairāk, ka vakardien Ventspilī uzvar. Kaut kā bišķi jāatslēdz smadzenes no tās basketbola, arī no rīta notrenējās visi puiši. Arī no rīta bija trenējuši, jā? Jā, tā kā tagad kā reizi foršs laiciņš paskatīties futbolu. Paldies, Rīga, ko uzaicinājāt. Kurš iestīs? Regža nav, jā? Regža nav pamatā. Fantasy, Iberiko, hat-triks. Kas tev pa fantasy ir komandā? Šodien man ir Iberiko, Regža un Goms uz maiņu. Bet es teikšu tā, ka šogad es fantasy esmu diezgan iepuvis jau no pašas sezonas sākuma, tā kā cerēsim vairāk uz Tukuma un no Grobiņas spēlētājiem. Tā ir Sal? 3-5 izvilkšu un pēc tam aiziešu. Dzirdējāt, viņš uz Līvanu nāks. Un Zals tā blaks un svīs bišķiņ. Nē, es vispār. Klausies, kāds šeit rezultāts, kurš uzvar? Man liekas, galvenais, lai goliņi kādu, bet es teikšu 1-1. 1-1? Jā, es nezinu, grūti. Un cik cilvēki atnāks? Pilns būs, nekā, gan jau 7, es ceru 7 vairāk.
jau ir 18:35 un uzreiz jūtās, jau cilvēki nāk, vēl nav pietiekami, bet man ir viegls satraukums, kas liecina par to, ka spēle būs lieliska un liela. Tas ir amazing. Es tiešām ceru, ka kaut ko varēs dzirdēt, bet esmu saticis savu brālīti Bruno. Rīga FC! Jā, Bruno ir ilgu laiku Rīgas fans. Kāds šodien rezultāts? Šodien 2-1 Rīgai jāuzvar. Rīga uzvarēs šodien Rīga FC. Maksim, mēs esam Rīgas derbijā. Kāds tev pašam sajūgs, jo šitais es teiktu, ka ir tas skaistākais virslīgas produkts. Tas smukākais. Viens no skaistākajiem, jo mums ir vairāki. Un šogad arī vairāki derbi, bet patiešām tā vienmēr svētki. Tie ir svētki, 4 reizes gada, protams, un tik daudz cilvēku, forša atmosfēra. Skatuve, fantastika. Es domāju, galvenais, lai arī spēle būtu tāda pat līmeni kā organizācija. Un es noteikti būšu tas jaunais, ņemot vērā, ka vakardien bija vēlēšanas. Ja pavisam vienkārši jautājums, kas tagad turpmākos 4 gados? Jo parasti jau cilvēki pamēģina, nesanāk, iet projām, vairāk nevajag. Kāds ir plāns nākamajiem 4 gadiem tev? Mēs tikai sākam. Tas bija pārbaudījums paskatīties, kā idejas patīk, cilvēkiem nepatīk. Un, protams, mēs teiksim tā, notestējam, bet tas tikai sākums. Protams, turpināsim strādāt. Mans darbs, pamatdarbs attīstīt virslīgu, lai mums pēc iespējas būtu vairāk tādu spēļu. Un viss tikai sākas. Un kurš uzvarēs? Es zinu, ka jūs nevariet, jo jūs virslīgi, bet kā tev vismaz rezultāti? Nesaka, kur uzvarēs pēc rezultāts? Rezultāti. Pagājušas 4 reizes bija nešķirti, tad gribētos, lai būtu uzvara šodien un ar vairākiem vārtiem. Lai būs 2-1 būs labi. 3-2 labāk, bet 2-1 es domāju. Nezinu, kura komanda uzvarēs. Stadions ir diezgan pilns un kā mēs redzam, kur abas divas komandas izloze notiek. Skatītāji tiešām daudz, ir amazing, ir svētku sajūta. Ir 16. minūte un RFS ir vadībā. Negaidīt, Rīga ļoti labi spieda sākumā, turēja RFS tajā pusē un vienā brīdī bam, gols. Es viņu varbūt pat iemācēšu. Bet spēle, emocijas sajūta, cilvēku apjauts. Felipe, par ko tu šodien? Šodien es zinu, ka tev grūti. Šodien esmu neitrāli. Tad es domāju, ka būs nešķirts. Abās komandās čomi, jā? Jā, 2-2 būs. Es nevaru neko nepateikt. Kas iestīs? Okay. Es domāju, ka Emerson būs otrais vārtus. Vai es domāju, ka Rīga FC, es nezinu pagaidām. Nezinu, jā? Jo agrāk Rīga FC bija daudz Brazīlijas, tagad neviena nav. Tā man god pateikt. Bet es domāju, ka Emerson vai būtu Reža arī kaut kādu vārtu būs. Okay. Kā tev pašam atmosfēra? Ļoti labi, joki Dievs. Es sāku 7 gadu atpakaļ, kad es atvedu uz Latviju. Tu uz futbolu? Uz futbolu nebija tāda enerģija, kā šodien. Rīga FC vispār, RFS bija otrā līga, pirmā līga. Rīga FC vispār neeksistēja, bija skoltu varbūt. Un man tā patīk, es to biju pie abus faniem, biju pie gan Rīga FC, Rīga FC. Tik smukta enerģija, tā kā es nāku no futbola valsts. Jā, es zinu. Un tādēļ man patīk, ka vairāk Latvija, vairāk futbols fans. Tad es domāju, ka pēc 2 vai 3 gadus Latvija futbola būs pirmais sporta veids Latvijā. Kā būs visvairāk fanu, visvairāk hype. Es tā domāju, jo hokeja pagaidām nekas nav komandas. Agrāk bija Dinamo Rīga, tagad vairs nekas nav. Tad, redzēsim. Bet tagad tu esi futbola cilvēks, tu arī tā gribētu, vai ne? Jā, es tā gribu, jo futbola cilvēki visu laiku Latvijā saka, futbola nav naudu. Kā nav naudu? Tā ir pīzma, ko? Pirmais puslaiks beidzies, šodien mums ir hokeja cilvēks. Kāds ir jūsu domas par tām krišanām, klupšanām? Ļoti sāpīgi izskatās viņiem tur. Ļoti sāpīgi, ja? Jā, patīk tēlot. Ja es nemaldos, tu šogad spēlēji, tu 2 spēles un lauzt roku nospēlēji, ja? Jā. Ten krīt. Un tēlo ļoti. Tu tādi jau ir tie hokeja cilvēki heiteri, vai ne? Tur ar roku. Normāli, vai ne? Andri, No. tu esi uzmanības centrā reāli. Tu tagad ir laukumu visu laiku, visi tev skatās uz tevi tā kā, Bet jādājums ne par to 1-0 RFS vadībā, vai to gaidīji? Es teicu, ka Rīga uzvarēšu. Okay. Jo no šī gājuma nebija cita varianta. Viņš teica, ka RFS vēl bija jāsaka Rīga. Kāpēc viņam nav cita varianta? Viņš strādā tur, es domāju, tā zikā nebūtu Zolīna. Okay. Bet man uztrauc, tas bija bažīgs, cik Darko nespēlē RFS. Okay, un Janki traumēts. Jā, ar viņu parunāju. Un gribās, es nezinu, tāds strikers, kas ir tas noslēdzējs RFS. Uzbrucējs tieši. Bet sitiens bija Mareša ielika, Mareša kosmos ielika. Vēlreiz viņš tādu neielika.
Bet vai viņš pret meitu arī ielika kosmosu? Gadās viņam. Kosmodauts. Viņam uz Liepāju jāpāriet. Vai PPK ir gatavi rītdien spēlēt? Jā. Esam. Kāds rezultāts būs Ogrē? 3-2 mēs. Nu ko? 50 kurā minūtē Rīga, Magendā, skaists sitiens un vārdi. Kā jau saku, ir tāda svētki, ir tik daudz cilvēku, ir tik daudz bildēt, līdz ar to es nepaspēju visu, bet emocijas vienkārši amazing, bro. Vienkārši amazing. Tikko notika tas, ko es nenofilmēju un ko es negaidīju. RFS gūst vārtus. Es nezinu, kurš 79. minūte. Jā, gūst vārtus. 2-1 vadībā. Manā uzturē labā ziņa Rīgai. Marko vēl nav laukumā. Marko sildās. Gan jau izies iebakstīs kaut ko, bet 78. minūte. Tūtās būs gaļa. Gaļa, draugi. Nu ko, līdz spēles pēdējās minūtes. Bija bišķiņ arī pagrūstīšanās. Es nezinu, bišķiņ žēl laikam ir, bet nu, man jau vairāk Sīmo, Reigža, bet tas būtu arī RFS zaudēt, kad nu, man tur arī ir spēlētāji un Čāļi Pauļus, pa ko maniem žēl, bet tādiem žēl ir, ņemot vērā, kad es draudzējos ar visiem, tad es jūtu līdz tam, kuram nesanāk, neizdodās un jā, diemžēl. Kaut kā tā šodien tas ir Rīgai. Nereāli patīkam tā atmosfēra, nereāli skaisti. To tās arī spēle beigsies. Iesim laukumā sabildēt. Nu ko, derbijs beidzies. Man tikko Edmunds palaboja. Izrādās, ka 6 reizes, ja skaita superkausu, kur gan beigās bija penduls, tad 6 spēles pēc kārtas ničā. Atsevišķi fani vēl aizvien gaida RFS spēlētājs Emersons ir palicis ārā. Vēl tur pārspēlkuši ārā, tā kā normāls pasākums, bet, kā es teicu, tāda futbola svētku sajūta un diezgan krūti.